esam klāt. Atpūta var sākties. Sen šeit nav būts, esam šeit kādreiz bijuši. Šīs ir dabas mājas, Veclaicens dabas mājas, un esam pie Palpiera ezera. Ar atgriešanos ģimenīti jau atbraukusi. Paskaties uz ezeru. Ezers nav ciet. Mēs varēsim doties, kā saka, ar laivu nedaudz pamētāt spinīti. Nu, tikai šeit, jā, bet tas jādara ir ar steigu. Tad varēsim mēs doties ar laivu paspinīgot. Super, do 5. Šādas dabas mājiņas ir 5. Tualete, pati mājiņa, ugunskur vietas, viss ir labi iekārtots, katrā mājiņai ir laiva, tur visāds tādas lietas. Šeit uz vietas neviens nav, viņas apsaimnieko. Samaksā naudiņu, visu pārskaiti, tev atsūta kodu, tu droši dodies iekšā. Viņas ir bez elektrība, bez ūdens. Pirmais stāvs, jotu krāsniņa, iekurini, atpūties ir galds, tūtās iesim iekšā parādīšu. Otrajā stāvā ir 10 matrači, kur jūs ņemat savu gultasveļu, savus segas, vispārējās, un vienkārši, kā saka, atpūšies. Jums jābūt gataviem uz to, ka šeit nav ne elektrība, ne ūdens, nekā. Jūs ņemat visus savus, kā saka, sadzīvīti līdzi. Tas ir nedaudz tādi kā ārpus komforta zonas, tie, kas ir pieraduši, ka tev viss ir. Šeit jums viss ir pašiem. Šāds formāts mums patīk, ne pirmo reizi, ja godīgi. Šī ir 5. reize, kad mēs dodamies uz dabas mājiņu šeit Veclaicens pagastā. Dodamies iekšā, parādīšu jums nelielu tādu rūmtūriņu, pilnībā, kas ir pa šejieni. Iekārtosimies, atpūtīsimies, vēlāk pievienosies mums Artūra ģimene. Artūri esat jau redzējuši. Tad dosimies nedaudz pacupēt. Sākumā mums jāiekārtojas, tūtās uzreiz pirmais ir jākurina. Šī dabas mājiņa ir arī kamera. Viss tiek novērots, viņa ir uz saules baterijām, bet ne tagad. Nākam iekšā. Tad lūk, šāds te formāts izskatās. Liela telpa, kur var apsēsties, ir galds, kur var sēdēt, atpūsties, šeit ir jotulpa krāstiņa. Katrai šai te dabas mājai ir, kā saka, savs formāts, viņas ir vienāds, bet savs formāts. Vienā, kur mēs bijām, bija par lāčiem, šeit ir par dzīvniekiem. Pelēkais vilks, rudā lapsa, tad kur šeit ir meža cūka, briežu dzimtas. Un es atceros to, ka vienā namiņā, kur mēs bijām, bija tieši konkrēti par zivīm. Tā kā katrai dabas mājiņai ir savs tāds stāstīņš. Širā izkrāsa augša. Širādas kāpnes. Ātri jāuzkāpj brītiņš. Un te ir vairāki matracīši. Tur, kur pakarināti aciņas. Un maziņš loks. Mašīnīte. Un širā izkrāsa augša. Vairākiem matračiem, 2 lodziņiem. Nu ko, krāsniņa arī kurās? Lēnītēm tā kā viss būs siltumiņš. Siltumiņš būs. Jā, dūmi aizgāja. Viss ir kārtībā. Lūk, un arī šeit apakšā zem mājas vienmēr ir sagatavota malka. Apsaimniekotais par to vienmēr parūpējas. Nesam kaut ko. Tā, nu plus mīnus esam iekārtojušies. Labi, mēs aizdādīs bišķi pacupēt. Tu sargās. Esmu gatava. Gatavu? Labi, es arī ņemu savus. Kā lai saka, lai jums nebūtu neasakas. Jā, labi. Laižām ielaist laivu iekšā. Mums vēl laivu jāielaiž iekšā. Tā laiva ir koka laiva, viņa diezgan smaga, mums viņa tagad jādabū ir iekšā ūdenī. Te nedaudz krasts ir ledu, bet sīkums. Tagad mums viņa jādabū iekšā.
Esam dabūjuši laivu iekšā. Visi kāpjam iekšā, laižām. Un cepējam. Jā. Hop. Un atstumjamies. Jā, mēs esam ezerā. Bišķi ledus jāpastumda. Wow! Mēs esam ezerā. Man jāuzliek šoreiz kaut ko lielāk. Man ir līdzi lielais spinīts. Tā kā mēs uzliksim kaut ko lielāk, nezinu. Man uzliks jauno rotiņu? Jā. Mēs vakar nopirkām. Jā, šito lietas 3. numuriņu pamētās mazā. Mēs vakar nopirkām man 3. numuru rotiņu zeltā krāsā. Jā, šis ir mepu saglija. Ok, nu nomaini tad lietas virsū un tad pirmie metieni ir iekšā. Es uzlikšu, man arī redzi, tāds pats salīt ir. Redzi? Jā. Man arī 4. numuriņš. Tā, es uzlikšu. Es jums kaut ko šādu gribās uzlikt. Voblerīt. Šajā galā ir mīnusos, bet ezers vēl nav aizsals un ļoti paveicās, bet krastā jau bija ledutiņš. Atceries pa iemetienu un met uz krastu uz turieni. Uz krastu jāmet, jā? Hop, un aiziet. Un atceries stipri metienu, jā? Droši. Aiziet. Nolaid lejā un pin klāt. Pagaidām, cik mētājam, nekā, bet, vienmēr ir jāmēģina, savādi, ja nemēģinās, neuzzinās. Riņķi sals ciet, tas parāda to, kad ir mīnusiņi, un reku krasts var redzēt, ka ledus krastā parāda, ja? Esam pie paša krasta, ledus jau veidojās jau. Mēs tagad airējam uz citu vietu. Uz kurien tēt? Pārēsim bišķi uz otru pusi, uz vidu. Sadāk vējš mūs nes uz laiku šito krastu. Jā. Kā tev ar copi? Ko var pastāstīt? Tikai zās esam noķēruši. Neko citu. Forši, tagad mājās mamma, vai ne? Kurina, gatavo kaut ko. Aizbrauksim, būs silts jau forši. Jā. Es tikko grasījos teikt, kad aizbrauksim apakaļ, tad būs gan jau, ka ļoti silts. Varētu vēl mums noķert zivtiņu, pagatavot viņu kā parasti. Nevis kā parasti, bet tā mēs sapņojam kuro reizi jau. Bet nekā mums nesanāk. Rokas sāk salt. Riņķi arī sals ciet jau kuro reizi. Eni jau kuro reizi jau tīri riņķus mēģina. Otro. Jā. Un tad es mainus laiku mānē, ka es tagad pamēģināšu šādu te voblerīt. Esam uz vidu atērējuši plus mīnus, jo visu laiku mūs nes tā. Atērējam šo te krasts pusi, lai mūs tā kā, nes pa vējam uz to pusīt, un mēs varam pa vidu pamētāt arī. Ezers baigi tumšais, ūdens vispār tumšs, nezinu. Varbūt kaut ko gaišāk viņiem prasās, nezinu, pamēģināsim tagad. Ir. Dabujam zivtiņu! Ir. Baigais dusmīgais. Šis ir maziņš. Bet dusmīgs. Ir! Re, kur ir! Labais! Labs! Nu ko, jāuztais ir bilde Instā. Noteikti piesekojiet Instā. Viss. Reku man ir atzīmēts 50 centimetri, un tad mēs liekam klāt, un mēs varam saprast, ir mums vai nav 50. Skaties. Būs. Es jau to redzu. Mums ir 55 centimetri. Mēs šo varam paturēt. Ko daram? Paturam? Paturam! Gribi? Šodien mēs varam uztaisīt paēst. Kas tur izsalīt? Tev var būs vai nebūs?
Rokas jau mums ir nosaluši. Un arī pēdas. Būs jālaiž drīz jau krastā jau. Sildīties un gatavot mūsu pirmo līdaciņu, vai ne? Jep. Super. Tētis man parādīja, kā būs jātur zivtiņa. Un tad viņš paskījās iekšā mutē. Un tad saprat, ka viņa ir ēdusi. Es mēģināšu jums kaut ko parādīt. Sidana. Kur zivtiņa maziņa. Izskatīšu ārā. Nenāk ārā tā mazā zivtiņa. Es saku, vismaz gatavosim, vai ne? Pagatavos. Notīšu rotiņas. Būs kaut ko ēst. Jā, varēsim vismaz pagatavot. Tātad līdz esam klāt būdiņai. Mēs vēl neesam pateikuši mammai. Bet, kad es viņu paturēšu rociņās, un tad viņi redzēs. Suns, kas tur interesanti kaut kas? Nu, ko noķērāt saulīt? Līdaciņa. Tiešām bija nejasakas? Super. Roka tā nav saldurotās. Protams. Čau! O, ir viena? Viena. Es nejautrāk. Un kā bija saulīt? Labi. Augstu rociņām. Es iesildīju roka. Neko negribu. Būs ko ņemiņāt. Laiva cauri, kad ir ūdens? Jā. Nu, ko, ka laiva, tas ir normāli. Iesim tagad tīrīt zivtiņu. Jā, mums tā zivi jānotīra, un lai mēs pēc tam varam viņu jau ar garšvielām, lai iemarinējās, un vakarā gatavot. Tā, no sākuma notīrīsim zvīņas. Lūk, zivtiņi mums ir notīrīti. Viss tagad tikai atliek sagriezt, un varēsim, kā saka, gatavot pēc tam. Visi instrumenti jānomazgā pēc lietošanas. Tā kā traukus. Jā, tā kā traukus. Tieši tā. Nu, būs folijā zivs. Zivs folijā. Zivs folijā. Ceprīšu folijā. Tikko noķēra. Jā. Izzvejoja. Piemeti malku. Jā. Nē, es vienkārši tur. Varat šito atstrūvēt, varat šitos ogus uz priekšu pastumt. Cilvēks, ka sakrājas. Tā, lampiņas uzlik. Un ko tu tagad zīmē? Krasoju meiteni, kuru makšerē, tā būšu es. Kas makšerē? Jā. Labi, ies pastaigāt bišķiņi arī, aiziesim. Artūrs nav slēpeni savās, jāiet savāk slēpeni. Te patās viņš ir 150 metri, aizies savāks. No, te patās arī ir pastaigtaka. Un šeit ir Palpiera naudas akmens. 3,6 metrus garš, 3 metrus plats un 2,3 metrus augsts. Ot, šitās te ezeriņa krastā akmens atrodās. Nu, Krista, davai uzkāp virsū. Būs daudz naudas. Būs sasūcies enerģija no akmeni. Jūt, jā? Ka piķis uzreiz kabatā ir. Pasies, kā bebers te ir uzdarbojies. O, ritī, pasies tāds pilnīgi tunels. Reku redzēt. Točnē, o. Tagad jāsāk, vai būs izārdīs, viņš te gājas. Reku, mājam ir. Jū, baigi izārdāt. No kurien viņš no augšu, reku, no velka tad. Pasties, viņš kaut ko viņš no turienes, viņš tikai no tiem mazo zarus malc ārā. Jā, viņš no turien, no bērs birzīt. Velka ārā viss. Nāc, sunītim arī nekur ir uzvilts. Kā nekā, mēs esam Alūksnes novadā. Augstums tie lielāks jāvelks arī siltā jaka, ne? Aiziet, ejam. Tagad mēs ejam pa naudas dabas taku, it kā uz Ilgā jezera puses ved. Ilgā jezers uz priekšu
ir 1,5 kilometra. Krister, noies tik tālu? Jā. Kājas sauls ir, sadaļ pa peļķiem, tad daudzās. Un cik mums te pa taisno, plus mīnus, pa taisno, kilometrs ir līdz Igaunijas robežai. Pastaigājoties, esam atnākuši līdz Ilgāja ezera dabas mājai. Lūk, atcerēs, es teicu, ka tieši tāda pati tualete, namiņš, šodien tur neviens nav. Viss iekšā tieši patās. Galdiņš šeit. Un nekur ir Ilgāja ezers. Tā kā jā, noteikti droši tiem, kam interesē šāds te formāts, jūs droši varat uz šejienu braukt un nobukot un atpūsties. Tā, lūk, arī tāda pati koka laipa. Tāda pati koka laiva. Un ar ko atšķirās tur, kur mēs esam, šeit ir laipa. Kāds ezers arī izskatās tumšais. Šāds te. Un ko es uzreiz varu pateikt? Reku, varbūt jūs tur tā redzēsiet, balts punktiņš, reku, es tagad piezūmoju. Tas ir robežtaps, un lūk, tur jau ir Igaunija. Un pēc kārtas, kas skatās, puses ezers ir Igaunijā. Lūk, šādi te. Un te forši, var nākt, peldēties. Ko, esam pastaigājuši, tagad laiks doties atpakaļ uz mūsu namiņu, sildīties un atpūsties. Tā nopietni. Nopietni. Es istabā? Nē, baidies. Es teicu, gulēt. Viņš neaizķek viņu. Jā, bet galvenais, lai viņš... Man ir pase, viņam dokumenti un visi. Te taču ir robeža, man jābūt. Nu? Jā. Tā, ka es dabūšu pastu, saprot. Reku, palīdēs uz muškulu. Jauns transports, jā, pareiz ir. Pateikt, ka laukos vekam. Caurlaid vismaz dabūsim, varēsim, tagad būs mums pazīšanās, šitā te varēsim te mierīgi. Ko tu pensijā, jā? Jā, 2 gadi. Tā, viss. Atpūtā. Nu, esam atpakaļ. Labvakar. Cik forši. Kurinat, jā. Gaismiņi forši. Mēs iztaigājās. Čau, Saulīt. Ko jūs? Marinējam. Ēst gatavs, jā? Marinējat, jā. Marinējam. Vai ne? Spēles spēlēt, Aģi? Nē, es skaitu kauliņus. Okay. Dabas man bija ziņa. Forši redzēt, kāds apgaismojums paņemts līdzi no mājām. Tā te. Uz akumā powerbank. Lielais powerbanks mums tās te. Mitīgi lama. Kaut kas jāuzgrilē tagad ir. Tā, jāpaskatās, kas notiek ezerā. Man jau tāda sajūta būs, kad ledus tur būs rīt no rīta, jo jūtams ir tāds mīnusiņš. Nu, cerams, ka neiesāls viss. Gribās rīt no rīta vēl paspinīgot. Kas mums te? Bērniem uzliksim tūlītās vistiņu. Pirmo mēs liekam vistiņu bērniem. Pusspārniņi. Un tad jau mēs pēc tam uzliksim jau nopietnāk gaļiņu, krūtiņas, rībiņas, kaut ko tādu. Tur viss atpūšās. Beidzot, viss ir uzcepts, viss ir tumšs, gaļu jūs neredzat, viņi ir lūk šeit. Nu, sēžam sveču gaismā, sildamies. Sveta, tu tik kurindā vai met malu klāt, lūdzu? Karsti. Jā, tev jau tur ir karsts. Tur iestāvā vēl nav. Tāda formāta namiņš šitais ir. Es jau kā minēju, mēs esam 5. reizi šeit. Mums šitais formāts patīk, interesanti, savādāka tipa. Kādam cilvēkam varbūt zin, kā tas ir jāiziet no komforta zonas ārā, kad nav kaut kādi apartamenti, silts, elektrība, karsta duša. Tā, nu mums arī lūk, līdeciņa arī ir gatava. Folijā mēs viņu uzlīkām uz grilla. Zivtiņa!
Tā, nu ko, pamēģinās pirmo kumosiņu. Gaida izskatās labi. Kuram tiks pirmais kumosiņš? Tev? Nu, kā ir tēt? Ir labs, ir ēdams. Maršmarausis, reku, tie Super. nav asaks, suņam No. kaķiem asaks. Droši, asaks tur nav. Mēs satikām vienu kaķi. Nu kā saulīt, līdaciņa. Mēs satikām vienu kaķi. Ļokašīgi. Jautēja. Pasties svaiga, pašu ķerta, vai ne? Labais. Nu ko, labi, es gribu visiem līdaciņu no Palpiera ezera. Tagad jau arī nesanāk, kur mēs... Es tu mūziku meklēju. Veco filmu atradījās Salonis arī. Es jau saku, davai noskatāmies, es saku nostājies, es noskatāmies. Pateik 90. tās Jā, YouTube atrod, es saku, davai noskatīsimies. Labs rīts visiem, kamēr pārējā namiņā guļ, tikmēr izdomāju agrāk jāpieceļās un jāpamēģina ir paspinningot. Ezers vēl joprojām nav aizsals, bet šī te mala, kur mēs vakar makšķerējam, spinningojam, jau ledus jau ir virsū. Nu, tas nozīmē pavisam drīz jau visu ezeru pārklās ledus. Un pirmam kārtam, kas man jāizdara, ir jāizsmeļ ārā ūdens no laivas, un tad es varu doties iekšā. Ar visiem cimdiem jau rokas ir nosaluši. Riņķus baigi saldēt ciet. Pagaidām nekā nav. Minūtes jau 30-40 esmu jau nomētājis. Nav nekā. Tāds miers, super uz tā ūdens, te vienkārši superīgi. Vēl mazliet paspinīgos un došos uz namiņu sildīties. Rīta kafija, brokasts un tad jau posīsimies mājās. Spola pilnīgi. Rokturīts jau negriežās vairāk īsti. Viņš negrib griezties, palicis stingrs ciets. Patī spole jau griežās lēni ar grūtībām. Baigais mīnus sals ciet viss. Mitrums, zin kā ūdens sanāk uz spoli, te viss ūdentiņš un sals ciet, nu nerunājot par riņķiem. Labrīt. Nav. Kur tā 6 kg? Zivs nav. 6 kg. Jā, nav. Nu, brokasts esam pēduši, kafiju padzēruši, mēs sakām, pasildījušies. Tagad lēnītēm pakojamies un dosimies uz mājpusi. Vēl jāizceļ laiva ārā no ezera. Jā, laiva nedrīkst atstāt, jāatstāj maliņā. Un paskaties, kāds brīnišķīgs laiks ir tagad. Saulīte forši. Paskatieties. Reāli. Ot saulīte silts ir. Reāli saulīte ir silts. Super laiks. Reku pingvīns mums. Palpiera ezerā neesi bijis, vai ne? Biju. Šitē. Ziemā peldēji te? Paskaties, trakais, ne? Traks cilvēks, kas saka, vai ne? Ko saki? Labs. Pār arī ilgāk, bet tas... Nav vajadzīgs. Labs, malaks. Cool. Galvenais, kad ir neoprēna zeķis vai kājas nesāls. Tā nav jau liels mīnus, nevajadzētu būt problēmas. Vienkārši vajag nedaudz uzsildīt mašīnu.
Viss atkaustējās vaļā. Easy. Easy. Jāuzliek uz logu. Viss jāsaregulē. Tagad pats grūtākais uzdevums - smago laivu izcelt ārā, pret ko kāds tad nedrīkst atstāt ūdenī. Viņš iepiesmēlē. Gaužam uz sāniem. Viņš pa sāniem. Vajag. Tas nav tu kā tev! Neliela atpūta, kaut arī ziema, sniegs, mīnusi. Noteikti rekomendējam atbraukt uz šāda tipa namiņiem, vai ne? Šādi, kā jau es minēju, ir 5, forši atpūtāmies draugu lokā, ģimenes lokā. Šitai jāskatās, saka visiem čau, ne? Čau. Čau. Tā kā jā, dodieties dabā, paldies, ka skatījāties, noteikti nospiediet laiku, ierakstiet kādu patīkamu komentāru, cik no jums ir bijuši šādā tipa mājā Veclaicenē, un mēs tagad dodamies mājās. Paldies, čau visiem! Čau. Čau! Viss! Un jā, paldies Palpieru ezeram, dabai par šo smuko foršo līdeciņu garšīgu, ko mēs vakar arī baudījām. Jā, un paldies Veclaicene, Lūksnes novadam par šīm foršām, skaistajām, patīkamajām dabas mājām, kur var palikt un atpūsties. Viss, paldies, ka skaties! Čau!